Un vēl atgriežoties pie Jāņu ziņām, lietaini Jāņi nav nekas neparasts. Bet šogad daba līgotājiem sagādāja arī krusu, un dažiem izdevās pat pikoties gluži kā Ziemassvētkos. Šie bija drēgni Jāņi, tomēr ne visaugstākie. 70. gados Jāņu bērniem nācās līgot pat -grādos. Tautas teiciens līst kā pa Jāņiem šogad piepildījies pilnībā. Jāņu naktī līst teju visā Latvijā. Vietām lietus mījies pat ar krusu, sagādājot augstus līgo svētkus. Līgotāji līdz ar Jāņu zāļu lasīšanu varēja veidot arī krusas pikas, bet par augstajiem Jāņiem sevišķi nebēdāja. Sociālajos tīklos ievietotie video un bildes liecina, ka daži pat no krusas graudiem vēlas krustas vīrus. Par augstiem šos Jāņus atzīst arī citi. Par tiem augstākiem īstenībā nezinu, bet augsti bija, tā kā nekas patīkams tur šeit nebija. Nezinu, mēs mājās bijām, nebija augsti. Zem segas šitā te. Šogad bija augsti, jā. Esat pieredzējis augstākus vai šie bija augstākie? Es neatceros, kad 80. gados, bet manuprāt augstākie, jā. Pretēji izjūtām šie nav augstākie Jāņi Latvijas vēsturē. Jūnijā visaugstākais laiks bijis 1928. gadā, kad vidējā gaisa temperatūra nebija augstāka par +11 grādiem. Savukārt netik senā pagātnē, 1977. gada Jāņos, gaisa temperatūra bija pat -1,5 grādi. Lai gan jūnijas mūs nav lutinājis ar siltu un saulainu laiku, sinoptiķu kompānija Weather Services International neatkāpjas no savām prognozēm par karstu vasaru. Tomēr karstums neiestāsies strauji. Lai gan gaisa temperatūra kļūs augstāka, jūlija sākumā karstums vēl nav gaidāms. Ilze Vēbere, Ingemārs Stankēvičs, TV3 ziņas.